teātiem un klausījās podcastu Stereotips. Esiet sveicināti 20. epizodē. Šogad Sveiki. pēdējā. Jā. Šodien mums viesis. Kā pieteikt, sieva, draudzene, Līva Veigura. Čau visiem. Nu, ko šodien tāds pirmsvētku epizode būs, vai ne? Brīvi parunāsim par Ziemassvētkiem. Ziemassvētku drūdzi, kas un kā. Ziemassvētku sajūta jau ir iekšā. Noskaņa sajūta. Jo, mums jau, cik jau kādas pāris nedēļas sniedziņš laimo, vai ne? Jā, man jau pirms laikam tā negodīgi skaitās, laikam pirms 18. novembra uz Ziemassvētku noskaņas gaida, kad varēs izvilkt lampiņas. Elektrības rēķinā to var redzēt, jā, kad ir sajūta. 400 kilovati. Jau. Jā, atmaksāts. Bet ir tā vērts. Nu. Protams. Neko tāpatās jau redzēs, vai sniegs vispār būs līdz Ziemassvētku. Nu jā, šodien mēs jau sagaidījām lietu. Jā. Kas mums šodien ir pa datums? 16. decembris. Pārbaudīsim, jā. Jā, nu redzēs, vai būs vai nebūs, jo Rīgā jau es, piemēram, izgāju ārā, mums lija jau diezgan tā normāli, lai neteiktu vairāk. Es arī biju jau pieturā aizgāju un dabūju padējot bišķiņu, labi, ka rokas nebija kabatās, jau gandrīz nolika normālas sāna. Un tā kā izkāpu ārā centrā pie Stokmana, tas, kurš pirmais kāpa, tas arī tur izklājās. Autobus bija, jā. Visi pāri, tā kā tilpiņš, ne? Jā, jo tur izskatījās tiešām, ka tur nav ledus, vienkārši viss tāds, melns tā kā nokus, bet kā kāpa tā bija. Nu jā. Tā kā nebija. Tā kaisīšana ir, kā ir Rīgā, ne? Agrs jau arī varbūt bija, bet sētniekiem tajā ceļās vēl agrāk. Viņš vēl gulēja. Varbūt viņš bija nokritis un palicis kaut kur. Lūk, tā mums Rīgā gāja. Nu, ko, kad eglīte nesīs mājā? Mums jau ir. Ir jau, jā. Mēs jau pagājuši nedēļu ienesām. Mums jau būtu ātrāk, vienkārši vienmēr ir tā problēma, ka tā eglīte nobirst pārāk ātri. Tā jau varētu uzreiz pēc 18. novembra. Līdz kuram tur ir mājā eglīte? Līdz zvaigznes dienai. Kad tā ir? Nu, Janvāris nebija kaut kāds janvāra beigas, man liekas, ne? Bet, nu jā, tas ir tās ticējums. Bet, man liekas, mēs pagājuši gadu arī jau uzreiz, kā jaunais gads bija cauri, mēs tām ārā neturējām. Mums, man liekas, līdz februāra sākumam ir. Jā. Jā, man liekas, ka parasti ir tā, ka pienāks jaunais gads, un tad tev ir tāda sajūta, ka tagad ir kaut kas jauns, vai visu veco mēs tagad likvidējam un sākam kaut ko jaunu bez eglītes. Es vēl atceros, ka mēs pat uz vieniem Ziemassvētkiem mainījām 2 reiz egli, jo tā bija nobirusi jau pirms Ziemassvētkiem. Jā, tā bija. Bišķi aizsinējās. Jā, un tad vienu gadu bija tā, kad mēs vācām to egli nost, un mums dēls, viņam bija vienkārši panika. Panikā, kliedza, kas notiek? Kā beidzās? Kā beidzās? Mēs tā kā tādi 2 grinči nosogam Ziemassvētkus. Kur jūs meklējat eglīti? Parasti mums bija tā tradīcija, ka mēs braucām uz Persītēm, uz lauku māju, un tad tur pa vietējiem mežiem gājām, tur bija foršas audzītes, kur egles auga. Es nezinu, vai to var teikt, bet labi. Gan jau saimnieks nedzirdēs. Nedzirdēs, jā. Bet tagad mēs nopirkām vienkārši podā. Bet es nezinu kā, bet viņa tā dīvaini. Jā, es dzirdēju, mani kolēģi arī stāstīja to, ka viņi atved mājās egli, un viņai atnāk bērni un prasa, vai kaķis kaut ko ir sadarījies, bet īstenībā tā ir egli, un esot kaut kādas tādas šķirnes. Ja? Un tagad arī, kad atnāk mājās, man liekas, ka tā egle jā, kaut kā nelāga. Nesmažo pēc eglītes. Tā kā višķiņ pēc kaķu čurām vai kastītes, kaut kas tāds, tāds nav tā kā egle kādreiz. Bet tas jau, man liekas, normāli, jo mēs arī laukos, piemēram, kad dienas iekšā, ir sevišķi, kad ir mitras tāds vēl, viņa tāda slāpja, un tad tāds, jo tur droši vien mežā arī visādi zvēri, zin kā, uzsūcās, tā bija ekoloģiskās es domāju, ka tā tiešām laikam ir šķirna tāda, kas... Tad ir jābūt diezgan spēcīgi jūtam, jā? Nu, tā kā... visa mašīna, labi nesa. Jā. Mēs atkal, es nezinu, mēs tagad šogad mēs parasti no laukiem tā kā vedām no Siguldas. Redzēs šogad droši vien, bet pagājuši gadu arī, man liekas, mēs jau ņēmām centrālu tirgu kaut kādu tādu
mazāku. Nu, No cik saņas, ja? Jā, jo mēs parasti Ziemassvētkiem aizbraucam uz laukiem, un mēs pirms tam pat neņemam. Mēs pats pēc Ziemassvētkiem paņemam, lai viņi ilgāk tā kā stāv. Bet es gribu ticēt, ka viņi tajā tirgu tāpat jau tur normāli atstāvējas. Bet tu vismaz vari izvēlēties jau startā tādu bišķiņu svaigāku. Jo es zinu, kad es kaut kad pirms pāris gadiem mēs arī bijām uz laukiem aizbraukuši, un tur parasti tētis sagādā, priekš lauku mājas. Un vienu gadu sanāca, kad es gāju, man jau sieva un meita vecākā mēs gājām, un mēs cenšamies tā nevis ierauga lauka vidū apmēram vismukāko un paņem, bet tā kā par cik ir savs mešs, tā kā viņas paratināt. Tad es viņu nozāģēju, tu izvelc viņu tā kā ārā, ja tu tāds pudurīts aug, tu izvelc un skaties, ka viena sāna vienkārši nav, vai tev no vienas puses tikai tāds zaļš ir, bet noliec pret sienu un tad jau aizies. Jā, šitā, man liekas, jau klasika ir, ne? Tā kā. Sliktāko pret sienu pagriez. Tur tāpat neviens nezinās. Beigās viņi tāpatās tu izmet ārā un nodedzini. Vai ne? Jā. Lūk, tas ir po eglēm. Kādas ir tā kā dāvanas? Kāda ir tā metode? Kam dāvinās tās dāvanas, kā jūs? Ja mēs, piemēram, nedāvinam visiem, tu nevari. Mēs esam, piemēram, daudz ģimenē kopā, visi lieli, tad kādreiz mēs taisījām loteriju, izvilkām, lai būtu tā dāvana kaut kāda tāda varbūt ne tā dārgāka, bet tu vismaz zini, kam. Varbūt pajautāt, ko viņš vēlās saņemt kaut kā tā. Jā, es atbalstu šo te ideju, bet man pārējie ģimenē īpaši neatbalsta. Visi saka, grib daudz dāvanas. Es pagājuši gadu mēģināju šo ierosināt, bet, parasti mēģinam sagādāt visiem. Es tuvākajiem arī mēģinu kaut ko pati uztaisīt. Man tas vienmēr ir tā kā paticis tieši tas dāvināšanas prieks, ka tu esi pats kaut ko sagatavojis, un šogad arī mēģināšu vēl pagūt kaut ko izcept. Jā, man arī patīk, kad Līva pagājuši gadu, man liekas, aizsāk arī tādu jauku tradīciju, ka viņi cenšas to visu ģimeni sabīdīt un uz kādu pasākumu aizsūtīt kopā. Tas bija tā jau. Jā, pagājuši gadu mēs bijām uz koncertu Skaistkalnē kopā, un šogad mums arī kaut kāda līdzīga ideja. Padomā kaut kas. Jo tās dāvanas jau sapērstu attaisi, un tad jau. Citreiz, godīgi sakot, pat beigās ir apgrūtinājums, ja tā ir kaut kāda lieta, ko tu nezini, kur likt, vai kaut, es nezinu, nav tavā gaumē, man beigās kaut kādas lietas kļūst par apgrūtinājumu, un beigās es pat citreiz droši atdot dāvanas, kuras man nepatīk tālāk, kaut krāma veikalis, nekaunos to atzīt. Dāvina tālāk? Jā. Kā, man dāvanas dara, ko gribu ar viņu? Nē, tieši tā. Es izlasīju Marijas Kondo grāmatu par kārtošanu, tur bija šī dāvanu sadaļa, ka tā ir tava lieta, tu vari tālāk darīt ar viņu, ko tu vēlies. Un es to mēģinu arī tā kā piekopot. Pataiz no izmetmības. Nē, man tiešām ir tā bijis, ka es tūlīt jau atdodu uz krāmu cīti. Ieraksta ebajā unwanted gift. Tā ir ļoti laba ideja. Neizpakota vēl. Es pats nezinu, kas tur ir iekšā. Pārsteiguma dāvana, jā. Uzliek šitā. Mystery box. Uzliek. Tā ir laba ideja, jā. Uz bidošanu. Beigās tur nezinu, švāma iekšā. Jā, tad jau runa jau ir par to, lai ne tu tā kā izvelc kādu, un tad, lai tev nav tā, ka tev ir jāpērk visiem tikai tāpēc, ka, lai kaut ko nopirktu, kaut kāds krāmas, šitas man no 5 gadu apakaļ uzdāvināja, vēl neizpakot svece, ja stāv tajā caurspīdīgajā papīrā. Jā, bet tas jau, man liekas, vairāk bērniem. Es atceros, kā es gaidītu, vai Ziemassvētku vakaru nevarēju sagaidīt, un tad, kad tik būs kaut kas, tur bija lielākie prieki pasaulē. Jā, mums arī tās, šogad mēs darīsim tā, ka mēs dāvināsim bērniem, visiem bērni, laikam mums tagad skaitās visiem, kam vēl nav 18. Un tad pēc izvēles, ja tu gribi tur mammai, tētim vai vēl kam, nopirkt kaut ko, tad arī nopērts un uzdāvini. Bez dāvanām jau tāpatās neviens nepaliks sakrāmies zem eglis un skaitīs to pantus, kāda starpība, vai viņš man tur uzdāvināja kaut ko vai neuzdāvināja. Tam jau nav nozīme. Galvenais jau bērniem tie svētki ir tas prieks lielākais, jo vecākiem tik jāver vaļā maks ir. Jā, tas cenas un dārgums ir šausmīgs pašlaik. Jā. Bet neko. Lūk, es vakar biju aizgājis apskatīties Vecrīgu, mazliet, lai būtu kaut kāds viedoklis. Mēs bijām, mēs katru gadu tā kā izējām pastaigāt, turpat tās jau pie mājas vien ir.
tie paši, visi tie paši rotājumi, kas bija pagājušajā gadā. Tur bija, ja jūs zinat, bija tāda atslēga izgaismota. Man gan bija bildes iekšā telefonā, es arī paņēmu līdzi. Bija atslēga, tur bija tāds zirdziņš vērmanes, kas nevis vērmanes, bet Basteikalns, jā, Basteikalnā. Reik šitāds te mēnesis bija, tas ir pie operas pāri, ja jūs redzējāt, tas nezinu. Un pa lielam viss bija tas pats, reik šitāda tā atslēdziņa ir. Es droši vien ielikšu pēc tam klāt pie mums aprakstā. Bet, jā, tā... Izskatās, ka Rīgas dekorators nav iesprints. Un galvenais bija visskumjākais ir tas, ka viņas bija visas tajās pašās vietās, pat nebija nekas samainīts. Tur tā kā, droši vien zemē jau mietiņš bija, ka puķis iestādi parasti uzrakst, kam tur jābūt. Ir. Tā kā, jā, bet, jā, droši vien, ja mēs sākam te, mēs varam par tām eglēm arī parunāt. Es biju aizgājis arī, es nezinu, vai vakar bija pirmā diena, tas Vecrīgā bija tirdziņš atklāts. Ziemassvētku. Tu domā Doma laukumā? Jā, Doma laukuma tirdziņš. Mēs bijām svētdien? Jā, mēs bijām pagājušajā nedēļā jau. Viņš jau diezgan krietni agrāk jau bija. Droši vien, kā beidzās 18. novembris, tā sākam Ziemassvētkus jau. Pēc Līves tās Doma gāja. Jā, viss pareizi. Bet izskatījās, jā, ka tur daudz tajā Doma laukumā cilvēki bija, visu staigāja, turisti daudz bija. Tas, jā, bija, es aizgāju, bija rītīgi daudz visādi zviedri, somi, tos latvieši pat tur mazāk, es vismaz tā dzirdēju, kad, un arī tas dod 5 ir sācies jau. Jā, noziedot. Es vakar klausījos, braucot mājās radio, ka Greviņš jau tur jau ņemās, cik tur 40,000 jau bija saziedoti. Es nezinu to summu, bet teica, ka viņš šogad būšot viens, jā. Bet es no rīta tieši ieslēdzu Radio 5, un tur meitenes kaut kādas runāja, kur viņš viens pats. Viņam visu laiku viņam jau viesojās, jā, visu laiku. Nē, tās bija viņas lika dziesmas un pieteica dziesmas, tā kā DJ bija. Bet Greviņš gulēja. Droši vien. Viņam tikai liekas, ka viņš tur viens pats. Viņam rūķīši. Tā kā arī iemeta piecīti, dziesmu pasūtīja. Es domāju, no sākuma vienkārši aiziešu, tur iziešu savu maršrutu, iešu mājā, bet es paņēmu to piecīti, izņēmu automātā, iemetu piecīti, viņi to saka, dziesmiņu kādu gribu, tas tam man bija, es nebiju tā kā domājis par to vispār, es paņēmu to knīpes un knauķis, biparkūgas dansu. Vajadzēja kādu Ramštāni ielikt. Gan jau būs arī tādi paspēst ar hell. Lūk, jā, es pastījos to egli, tāda tur putni bija. Jūs taču bijāt, egli bija, vai ne? Mēs vienkārši garām ejot, mēs gājām svētdien uz Biržu, bijām apskatīt mākslu. Jo mēs pat īsti nekad neesam bijuši paigi skatīties. Mums blakus ir Ogra, līdz ar to. Ogra pārspēja visu. Ogra ir, man liekas, izaicinājums visām pilsētām pārspēt. Jūsu galvaspilsēta. Tā ir mūsu galvaspilsēta, un mēs braucam uz turieni pabaudīt Ziemassvētkus, jo tas ir, protams, arī vienkāršāk ir izdekorēt tādu mazāku pilsētu nekā Rīgu. Dabūt tādā līmenī, tas ir citas summas. Jā, bet tā Rīga jau arī ne jau viss tur tikai droši vien kaut kā tajā centrā, un tur, es neticu, ka tur pļauniekos baigi kaut kur. Varētu kaut kādu vienkārši spotu mazliet. Man liekas, pļauniekos jau viņi vairāk gaida jaunā gada sākumā, sākuma, nevis Ziemassvētkus. Jā, pa to egli, Cik viņi ir? Viņi tā kā zāģiem ved katru gadu, jā? Vai? Jā, šogad ir no Siguldas. Pagasta Jūdaži bija, laikam no Jūdažiem atvest turpat kaut kur, un cik es uzdevu Rīgas domēji. Bet tur ir tā lieta, kad Rīgā viņas, arī ir Doma laukumā egli, tad ir pie Rāds laukums pie Domas pretī tā egli ir, un tad eju un saprotu, es gan prasīju to jautājumu konkrēti, cik maksāja pie Rīgas, tīri pie Doma baznīcas, tā galvenā, kas skaitās, man teica, ka aptuveni 28,000 eiro, bet tas ir kopā ar visu atvešanu, dekorēšanu, visu, tas no A līdz Z, kā saka, viņu atved un tad viņu aizved. Bet tagad pie Kronvalda parka vairāk nav egli. Es atceros bērnībā, kad es dzīvoju centrā, tur parasti bija pie Kronvalda arī parka. Es tik tālu nebija aizgājis, piedod. Mēs vēl iesim kaut kādā brīdī, ja laika apstākļi būs labvēlīgi, reku bērniem tagad būs brīvlaiki, un tad jau iesim pastīties, kas tur. Un es nebiju arī egli ir vienmēr pie prezidenta pils. Jā. Un arī tur es vēl nebiju aizgājis. Bet tad es pieņemu, ka tie 28, jo es uzdevu konkrēti jautājumu, cik ir pie, tā galvenā, un tā man atbildēja par tiem 28,000.
Lūk, tā Gan jau nezinu. viņiem tur kopija pēsti iekopējām visu. Bet ne tie citi. Tas atbilda? Jā. Droši vien citais te chatbots kaut kāds Chatbots. atbildēja. Iebarots. Jā, cik izmaksāja. Lūk, tā spriežat paši daudz vai maz. Bet es intereses pēc pastījos vēl arī par, cik tad citur maksā, bet ar baigi neatradu. Man sieva teica, pastījos, cik tur Lietuvā vai Igaunijā, kas tur, bet tās informācijas tur nav. Es atradu par Ņujorku, ka tur viņiem maksāja $70,000. Kur tā egla tajās Times Square vai kur? Nē, viņiem ir tā Rockefeller, tas kvartāls Centrā, jā. biznesa, jā, vai centrs, kas viņš skaitās. Bet Tur, kur nebija viens pats mājās, ja? Tur Nu, kā gan jau. tas moments, man liekas, bija pie iespējams. tās eglas. Ja viņi jau tā Times Square sagaida jauno gadu vairāk, lai Jā, tur tās tur tā bumba svinības. krīt. Jā. Un viņiem maksāja $70,000, bet lieta tāda, ka viņiem tā egla pati, viņi ir pa brīvu. Viņu ziedo katru gadu, kāda ģimene noziedo, jo tas ir tā kā tev vienreiz mūžā varbūt tāda iespēja ir darīt miljoniem cilvēkus it kā laimīgus, ja? Es arī varu noziedot 1,8 m. Nē, viņiem ir 20 līdz 30 metrus augsts tā jā. egla. Tur tā kā, es nezinu, Rīgā, tā salīdzinot dzats likās varbūt kaut kāda 20. Lai būtu tāda saprašana, tad standārta egle, kas ir, egli kā egla, mežā auga apmēram tos 30 metrus augsts. Tāda lielā egla ir 30 metru augstumā apmēram. Tad, uz kaut kādiem 20 likās man okadiem, ka varētu viņi būt tur. Un viņiem tur esot, mums, piemēram, eglei, vismaz tā, kas bija pie Doma baznīcas, viņai galotnē vispār nekā nebija. Jo parasti jau liek tur kaut ko. Kaut kā to dekoriņu. Zvaigzni. Jā, Zvaigzni. Bet Ņujorkā viņiem tā zvaigzne, kas ir augšā, viņiem ir no īstas Swarovski kristāla. Tā kā, jā, un viņiem tur ir visādas lampiņas LED un kas, mums jau arī ir tās lampas, bet viņiem ir, cik man bija tur apmēram, es lasīju kaut kādi tie 50,000 lampiņas varētu būt, bet, mums tā informācija tāda skopa, viņi tur, nav mums tur latviešiem. It kā jau latvieši ir uz āršķībām, bet viņi tur nebaigi. Vai tad nebija tā leģenda par to pirmo eglīti? Ka bija no Latvijas Jā. nākas, ja kaut kas tāds varbūt. Ņujorkā? Nē. Latvija. Kad aizsākus tradīcija. Latvijā Vispār, ir kad mēs aizsākusies tā kā šī tradīcija. Ieviesuši. Jā, man liekas, ka tas bija tāds tā kā mārketinga triks piesaistīt turistus. Jā. Bet viņi laikam neturpina. Jā. Tā kā No Latvijas daudz, kas arī, man liekas, džinsi bijuši tie Kā darba bikses. Levis vai kas tur bijis no Latvijas. Man Daudz, liekas, kas ka jā, eglīti vai ne? visu. Jā. Lūk, un tad es pastījos vēl vienu, es sameklēju Austrālijā tīri no otras pasaules malas. Tur gan Kas tur sniega, man liekas, Vai ne? viņi nav redzējuši nemaz. Tur sausā egla. Kaut kāda plus 30, tad ir ziema, jā. Viņiem ir 24 metri augsta, un viņiem ir kaut kāda 110,000 lampiņas. Tas sanāk uz pusi vairāk nekā Ņujorkā. Tur ir. Tur sniega nav, tur vajag Vai ne? piesaistīt uzmanību kaut kā vairāk radīt to Ziemassvētku noskatu. Viņiem augšā ir kaut kāda modernā zvaigzne, 3,4 metri liela, kurai var mainīt tās krāsas. Viens pulti droši vien mainīgi pa laikam. Un viņiem ir 330,000 tie speciāli, 330 speciāli veidotas tās bumbas ir custom, ja? Custom made. Jā, un 15,000 puķas, droši vien arī lampiņu formās, un kuras ir tā kā 9 šķirnes, tur tulpas droši vien visāds, kas ir Austrālijā, tur, tā kā simbolizē to Austrāliju. Lūk, tā tur viņiem ir. Bet diez kā Austrālijā ir tā noskaņa Ziemassvētku, ka tev ir plus 30. Un tu jau piedod gaišs, droši. jā. viņi varbūt domā, kāda ir tā noskaņa, ka tev ir sniegs Ziemassvētkos. Tāpēc jau droši vien visi, kā brauc kaut kur ārā, izlido no siltajām zemēm. Nezinu, kā var būt Ziemassvētku, viņi nezina. Bet kā tu kopumā novērtēsi vispār Rīgas to gatavību svētkiem? Kā tev patika pašam izējot cauri visam?
Nebija vēl krastmalā, kur parasti ir... Tā promenādīs, jā, vai kas? Nu, tā krastmalā, kas tur 11. novembra, tā visa mala. Tur parasti kokos ir tās lampiņas sakārtas, tur viss kaut kas tāds vēl nebija. Cik es saprotu, atruna bija tāda, kad ir piesniguši koki, sniegs traucēja. Viņas ierīkot. Un, ko tu saki, Ušakova laikā bija labāk? Savādāk. Savādāk. Nu, jums jau būs rekords tagad. Labi, tas būs jaunajā gadā. Mums jau droši vien nebūs atkal uguņošana. Jums jau Ogrē varēsiet braukt uz uguņošanu. Bet jums, tā kā es dzirdēju par radio, tas spēcīgākais lāzeris, vai kas tur kaut kāds pa visām debesīm Rīgā tur vakar vai kad spīdēja? Kurā vietā es neredzēju? Zini, cik viņš bija spēcīgs? No. Tikai es aizgāju pie Brīvības pieminekļa, tur, kur ir tas mazais piemineklīts, kurš ir tiem neredzīgajiem cilvēkiem uztaisīts. Viņš esot laikam jau otro reizi nolausts. Jā, viņam tur uzbruka. Tur tas galds bija palicis, tikai bija izņemts ārā droši vien, kad, tā kā uz remontu aizbeda. Tur nesen bija kaut kādas uzbrukums. Incidents. Vajadzēja aiztikt to tā skumji. Skumji, jā. Tāda ir sabiedrība mūsu. Jā. Bet, labi, tad tavs vērtējums kopumā, ko tu saki, kuģis? Jā. Cik kuģis dod? Nē, jāiet, ir jau tāpatās forši. Labi, ka tik daudz ir. Vai ne? Vismaz kaut kas. Nē, pastaigāties. Forši nebija daudz baigi cilvēki. Arī vēl nebija atjēgušies. Visi izbraukuši. Varbūt arī. Lūk, bet, jā. Jo pagājuši gadu vai aizpagājuši gadu, kad mēs bijām tieši tur, tā kā mums jau vesela ballīte ir uz to veglas iededzināšanu. Tur tāds pūlis bija, kad tur nevar reāli izpraukties, bet vakar es tur aizgāju, tur ārzemnieki tādi iesiluši jau bija stingri, jau tur dejoja riņķītai, eglē gāja vilcieniņā. Tā kā viss ballīt notika. Cits eglītis meklēs pēc tam. Jā, un es, kad gāju atpakaļ, biju pie Melngalna, mēs tur kaut ko bildēju, man tur kaut kādi 3 džekiņi pienāca klāt. Es fotoprātu tā kā bildēju, viņi to, vari mums nobildēt, tur atsūtīt bildes pēc tam zēpas. Saka, davai, nav problēma. Vajag labi, varbūt tev brīvdienās jāiet piepelnīties. Jā, es tā domāju, pēc tam jāiet biežāk ārā. Jā, vienkārši izēj ārā un turi fotoaparātu rokā, gan jau kāds pienāks klāt paprasīs. Pa 20 viss izdod. Viens katrs 20. Jā, ņem līdz dators reiz vietas apstrādā. Kāds jums ēpastiņš lūdzu. Vesels to labs biznesa plāns. Galdiņu jāuztais, aiziet. Tā kā pie eglītes. Tad Rīga ir gatava svētkiem. Jā, gatava uzņemt svētkus. Un arī ārzemju viesi. Viesi jau ir sabraukuši, bija ļoti daudz. Vēl pie tās dod 5, tās mājas, nezinu, kā viņi nosaukt. Jā, dod 5, jā. Stikla mājas. Jā, uztaisīt tādu zemeslode, arī spīdīga no lampiņām, tā kā es pēc tam jums parādīšu, kā tur izskatījās. Lūk, tu jums uz Ogri jābrauc. Lielvārdē, kas? Kur? Egle. Lielvārdē mums ir vairākas egles. Mums ir pie kultūras nama egle, kur starp citu arī pagājuši gadu bija ļoti populāra. Jā, jo saskatīja nacistu simboliku. Jā, Krievijā tika izrādīti, ka mēs esam nacisti. Fašisti. Jā, un šogad ir tā pati nacistiskā egle. Un tad pat arī... pie manas darbnīcas ir pretī viena egle, un arī ābeļdārzs ir ar gaismiņām. Diezgan jauki, jā. Un Ogre arī laikam ir padalījusies ar saviem milzīgiem eņģeļiem, kur ir izvietoti pie baznīcām. Jā, bet manuprāt, ir mums... tādas mazas pilsētiņas. Jā, man liekas, ir ok, un ja man ir Ogre netālu, un es tur aizbraukt vienu vakaru pabaudīt Ziemassvētku noskaņu, jā. Ielic vilcienā. Jā. Ar karstvīnu vēl tur. Jā, tur ir ar tirdziņš, ir ne? Tur ir tirdziņš, tieši šodien, arī ir tirdziņš, un tur ir ļoti daudz cilvēku. Pagājuši gadu es biju aizvedusi jauniešus, un mēs kopā gājām pa to ielu, napi tur tiec cauri pūlim. Bet gadu laikā izveidojies, ka tagad daudz turistu arī brauc uz Ogri, un viņi jau tā sevi ir... noreklamējuši, man liekas, un arī to līniju ietur. Jā, viņi bija vienu gadu tajā Eiropas skaistāko Ziemassvētku pilsētu sarakstā. Es domāju, ka tas bija tā kā. Tad Latvija ir gatava uzņemt svētkus. Jā. Jūs jau piparkūkus cepāt? Nē, cepsim. Pagājuši gadu es biju ritīgi aizrausies ar piparkūku cepšanu, un es cepu dažādās no mākslas darbiem ņēmu dažādus tēlus, un tad pat krāsoju arī glazūras. Jā, mums bija šogad man laikam nesanāks laika. Kā tu viņus tā kā, tās formas griezi? Es griezu, es tā kā uzzīmēju, tad es liku virsū to siluetu,
Un tad es tā kā griezu to siluetu, un tad es zīmēju ar tām glazūrām. Man atnāca kaimiņa palīgā, kur ir konditors. Un viņa palīdzēja man uzjaukt tās dabīgās glazūras, iekrāsot tajās krāsās. Un es arī biju aiznesusi uz tirdziņu, un citi brīnījās, ka tās ir piparkūkas. Forši. Matīs nevienu nedabūja, cik saprotu, tik ilgi tur. Nē, mēs pāris apēdām. Apēdām, tad viņš bija ļoti garšīgs arī. Forši. Tā glazūra jau vislabākā. Mums kaut kad māju uzdāvināja Ziemassvētkos tā kā saliekamo, no piparkūkām. Tur bija arī kaut kas jācep. Tās sienas tā kā jau izgrieztas, un tad pašiem tur bija, tāda pusfabrikāts, var teikt, bija jācep. Jā, man liekas, Ikea arī tirgoja tās mājiņas, ko var salikt. Bet jā, mēs vienu gadu paši arī mēģinājām uzcep. Man liekas, ka man tur beigās tur grūti viņi tā mīkli baigi. Jā, tā kā glazūrai jābūt arī tādai, lipīgai, man liekas, jā, jo cepot, jau Matīs, kā teica, viņas tur deformējās, un tad dej un saliec. Uz papīra jau forši izskatās. Bet ar to glazūru cukuru visu jau var salīmēt. Beigās ar momentiņu līmē pa visu glazūru. Mandarīni jau iet. Jā. Ir tā kā mājās ir, ne visi aiziet, citi aiziet miskastē, bet... Jo sākumā viņi jau nav baigi labi. Jā, viņi sākumā, jau sieva arī sūtīja, un viņi tādi vēl, vāji, kā saka. Jā, ir tas viens moments, kad viņi ir super garšīgi un super forši, bet pārējā laikā viņi nav īpaši forši. Man liekas, tagad ir jau tojās tas brīdis, kad viņi tādi forši tieši jau paliek. Tāds labākā raža. Un pēc tam jau aizies atkal. Kas mums vēl Ziemassvētkos notiek? Ies koncertiem, dalīs dāvanas, kaut ko ņemsies. Vai ne? Mājās sēdēs vai jābrauc kaut kur būs? Gan jau, ka brauks. It kā jau jāsēž mājās ziemīšos. Redzēs. Ģimenes lokā. Man šogad mana mamma atbrauks, viņa Vācijā dzīvo pēc ilgiem laikiem. Pirms Covid viņa bija laikam Ziemassvētkos Latvijā. Tad mēs domājam, ko mēs darīsim. Jā, tā ir programma pasākuma. Jā, tā ir programma tieši tā. Varbūt jābrauc uz laukiem, ja tur varēs tikt iekšā. Jā, jo tagad būs problemātiski. Viss atkusīs, būs šķīdonis un dubļi. Ja vismaz bija tas mīnus, viņš to varēja vismaz iebraukt kaut kā. Jums jau tas ceļš ar tur laikam nav asfaltēts. 10 kilometri zemes ceļš. Opa, tur var. Un rēķini, ja tā sniega kārta ir izkususi un apakšā dubļi, tad... Viņš jau tas ūdens vēl patek apakšā, man liekas, tur putra. Bet es par šo salu visu tiku iekšā lauka mājā un sataisīju krāsni. Nav krāsni, bet plīti. Un tagad mūrītis silda, skurstenis lauķis bija. Dabūja, vienīgais Latvijā... Vienīgā sieviete Latvijā. Jā, iztīrīja, visu izdarīja. Baigi žiperīgi. Kaut kāds 25 kilogrami tie kvēpi, visi tie. Baigi daudz tas spaini, jā. Jo man arī bija, ka mēs dzīvoklī tīrījām, bija vairāki. Ritīgi arī daudz bija, nebija gadiem tīrīts. Tur gadu 10. Mēs tur jau 10 gadus dzīvojām, un mēs pirmo reizi tik iztīrījām. Lūk, forši, tad bija viņai ko pasvīst. Nebija nekas tāds interesants iekšā skurstenī? Nē, skurstenī nebija, bet vienīgi plīti bija šim pajauts vaļā. Tur bija šitais, kā sauc tas vasaras šībers aizkritis ciet, viņi nevarēja aiztaisīt ciet. Sanāca viss gāja siltums skurstenī. Tad tas arī ir izdarīts šogad. Jā, šogad ir. Ček. Ko paņemam pauzīt no jau? Jā, paņemsim višķiņu pauzīt. Turpinām. Esam atpakaļ no pauzes. Es dzirdēju, ka Matīs taisīs Ziemassvētku vakariņas. Viņš tā katru gadu dara? Matīs vispār mūsu ģimenē ir tas, kurš taisēs. Tas esmu tā kā, jā, es netik labi pildu šo funkciju. Kāpēc? Man liekas, tagad jau mums ir... Jā, tagad mēs mēnesi mazliet vairāk mēģinām veselīgi. Jau normāli. Veselīgi dzīvot, un tad es taisu pašā kaut kādas salātu lapas ar sieru. Ar kaut ko jau jāsāk. Un tad es esmu vienmēr izsalts. Un tad es vienmēr izvadējies. Pēc tam, ka pēd? Gaļu jāiemet viši iekšā. Nezinu. Man prasās gaļu vienmēr kaut kā. Vismaz reizi dienā vajag, lai... Tas. Nē, ja tu strādā fiziski darbu, tev tomēr gribās, vai ne? Tā. Es nezinu, man vispār gribās gaļu garšo. Gaļiņa. Bet, Ziemassvētkos mēs jau ejam ciemos pie Līvas krustmātes, un tur tagad atbrauks Līvas mamma. Te jau mēs katrs kaut ko sadalām, kurš ko taisīs. Un tad parasti mēs pārādamies kā tipiski latvieši, un grūti pēc tam. Rosols būs? Gan jau, ka būs, jā. Jo krustmātes draugam parasti tas ir top ēdiens.
Bez Rosala no svētki. Tieši tā. Bet Līva kaut kad vakar aizskāra tematu, ka mēs vieno Ziemassvētkos vai jaunā gadā pārēdāmies, un otrā dienā bija slikti visi vēma. Kaut kas tāds Nē, bija? man liekas, ka pagājušajā gadā jaunajā gadā mums nevis bija slikti, tāpēc, ka mēs pārēdām. Mums liekas, bija kaut kāds vīrus. Mēs neaizbraucām uz ballīti, jo mums bija slikti. Kaut kas, jā. Vīna vīrus. Mums bija vīrus tiešām kaut kāds saķerts. Latviešiem jau tur tradīcija vai kaut kāds 9 sēdienas? Jā, vai un tas cik ir uz šausmīgi. ziemīšiem? No, es gribētu, laikam, šajos Ziemassvētkos kāpost štovāts gaļiņu, bet varbūt to krusmāte būs sataisījusi. Kaut kādas zirnīšas varbūt gribās arī. Tad beigās būs tie 9 ēdieni. Jo tomēr gribās tā, kaut kā pieredze ir. Kaut kā tas tomēr tev asociējas ar Ziemassvētkiem Pīrāgi. svētkiem. Jā, pīrādziņas, ko tu vari tonām apēst. Jā. Pīrāgs skaitās 1 ēdiens vai 2, ja tur gaļa iekšā. Jā, saliek pilnu galdu, jā. Jā, un visi jau gribās ar acīm paēst, vai ne? Parasti jau vēl tur cūkas šņukurs kaut kāds, nezinu, nekad nav. Šis mums vēl nav bijis. Nekad nav bijis, Neesam jā. vēl paprovējuši. 3 dienas vēl uz Žēlējā? Nē, viņi žēlējā. Nē, tā kā tu ieliec, cik es saprotu, Glazēts kaut kāds. Jā. nē, to visu galvu ieliec tajā krāsnī un veselu gandrīz vai uzmočīju viņu tādu ritīgi. Tādu, nezinu, tādu. Mēs ēdām draugu kāzās Sivānu, viņš saucās kā vai. Jā, tā viņš bija. Sivāns. Bet tā gaļa bija ļoti garšīga. Bet viņš bija ļoti tiešām labi pagatavots. Viņu grilēja. Bet viņi jau ritīgi stundas vairākas, man liekas. Jā, jā. Ļoti laicīgi. Jā. Vēl piepilda ar kaut ko. Viņš bija ļoti garšīgs, to es izbaudījām ļoti. Jā, tas bija labs. Tas varētu būt labi, izklausās labi. Jā. Jā, vēl jau pantiņi jāmācās, arī taču ir aizmirst. Katru gadu mazāk un mazāk tie pantiņi. Spiežam uz bērniem, noskait pa manīm arī. Vai ne? Tu jau noskaitīs. Mātiņa padējā vai kaut ko paskaidrs padzieni. Jā, kaut kā katru gadu sanāk izbraukt ar pīrāgam, nabagam. Jā, klasika. Jā, klasiskais. Darbojās vienmēr, kas saka, nostrādā. Lūk, kas mums vēl, tad pa Ziemassvētkiem, nezinu, ir kaut kas piebilstams vēl kādam. Nē, gaitīsim, cerams, ka viss piepildīsies, ko runājām. Būs forši Ziemassvētki. Jā, varētu cerēt, ka varbūt sniegs tomēr uzkavēsies. Neizskatās, nezinu. Bet vajadzētu jau, vismaz līdz Ziemassvētkiem. Lai pat tās pāris dienas. Izskatās, ka šajā nedēļā sniegs nokusīs, un pēc tam jau skatīsies, kā būs. Būs melnais ledus. Melnais ledus. Uģis uz Parīgas ielām slidos. Jā, es jau būšu laukos. Tu nebraukšu apakaļ? Nebraukšu. Neiešu uz darbu. Tad metamies iekšā, kā katru gadu tagad mums sabarots ir Spotify ar rapu. Jā. Kas ir raps? Vraps. Tas jau nav latviešu. Atskats. Man raps liekas, bija taču kaut kāds tas. Man raps liekas tur tīlī. Jā, tas ēdiens. Kaut kas satīts ēdienu. Jā. Spotify satinums. Lūk. Kuram ir raps? Man ir. Kurš grib sākt? Man kaut kādas negatīvas par šo visu pieskaņa. Kāpēc vajag negatīvi atkal? Es arī nesaprotu, kā viņš ņem pēc kā, jo man neliekas, ka viņš baigi objektīvi. Sanāk, ka viņš no novembra līdz janvārim tev neskaita vispār. Kaut kādus mēnešus, jā, viņš tur neskaita. Man sanāk, ka pēc citiem podkastiem, cik mēs paklausījāmies, ka viņš arī mākslinieks neskaita. Es nezinu. Ja viņi izdod albums tajā noteiktā laika posmā, tad viņš arī neskaitās iekšā, ja tu esi klausījies. Jā. Tā runā, es nezinu. Es arī nezinu. Viņi paši vispār zina, nezinu. Bet viņš atnāca, es ticu. Viņš atnāca, viņš nav labāk. Īsti. Es redzu bildes. Jā, bet... Līva, tu liks iekšā kā viesis. Jā, priekšro. Ko jūs gribat, lai es pastāstu Mēs savu rapu? Mūzikas fani gribam paklausīties. Es varu pateikt, ka Bachs man ir 4. vietā. Bet tas ir pateicoties tam, kad es
strādāju gadu darbnīcā, kur Zane klausījās klasisko mūziku, un tad arī uzsēdos. Tev tā kā darba bija, kolēģi. Jā, man. Viņa tevi ietekmēja. Jā, viņi man ietekmēja. Uzliec kaut ko normālu. jā. Tad man ir... es godīgi sakot neteiktu, ka es ikdienā baigi klausos šo te visu, kas man ir tajā pieciniekā. Jā. Nu, piemēram, Nora Jones es klausos tikai tad, kad eju vannā. Bet, Cik tad ir ūdens rēķins? Bet es neeju tik bieži vannā, lai viņi būtu otrajā vietā. Kur žanrs? Tu zini, kur žanrs tev ir top? Nu, tā kā pirmajā. Indie folk man ir. Indie folk, jā. Un arī pie tām dziesmām man ir Harvest Moon pirmajā vietā jau otro gadu, bet arī viņu neklausos tik daudz. Es nezinu, kā tas topiņš veidojās, bet man neliekas, ka viņš ļoti atbilstošs. Ja es nosauktu savus top māksliniekus, viņš izskatītos citādāk. Jo tas jau, man liekas, ir tā dīvaini, tāpat kā, tu saki, ka, tu viņus tā īsti neklausies, bet tas tāpat kā, piemēram, es īsti neklausos tur Prāta vētru, bet, pa lielam mēs zinām visi viņu dziesmas, visas, vai ne? Nezinu, kaut kā viņš ir tā. Man, piemēram, top mākslinieki ir šogad vispār pirmajā vietā man ir Suddenlights. Otrā vieta man ir Korn, trešajā vietā ir Dzelzs Vilks, ceturtā ir Deftones un piektā ir Linkin Park, par kuru pa piekto vietu es vispār esmu šokā. Man liekas, ka es viņu šogad vispār neesmu klausījies. Es nezinu, kā viņš to visu dara. Jā, man, piemēram, trešajā vietā ir Imants Kalniņš, bet man šajā vasarā omīte nomira, un mēs tās dienas, ko pavadījām ar viņu kopā, es fonā visu laiku slēdzu Imanta Kalniņu, tāds kaut kādas mierīgas dziesmas. Un man liekas, ka viņš paņēma no tām dienām, kas tās bija kaut kādas 3-4 dienas, un visu laiku skanēja. Man tāda ideja, man liekas, ka tas Spotify, ja tu klausies ļoti dažādu mūziku, ļoti, ļoti daudz, tad viņam nekas neatliek, lai to top 5 uztaisītu. Viņš ņem, sakasa tās, kuras tad tu visu laiku tur visvairāk esi it kā klausies, kaut gan tev pašam neliekās tā, lai būtu it kā. Bet īstenībā tur klausies daudz ko citu, tā kā biežāk gandrīz. Vai, jo tā izvēle ir tik liela, ka viņam tās daždesmit. Man liekas, ka tas algoritms netiek galā, un tad viņš vienkārši izvēl to, ko labāko, ko var izvilkt. Apmēram tā arī sanāk, jo man top dziesmas vispār ir visas 5 ir no Suddenlight. Es nezinu. Bet man... Jābūt tev sieva klausos mājās. Nē, man ir... Viņai pašai Spotify nav kā tāds. Viņa... Es neticu, ka viņa slēdz tur datoru iekšā un to Spotify neklausās tā. Viņa klausās... Tābūt viņa pirmajā vietā, bet topos tev, jo vienkārši viņa visu laiku atkārtojās un tu esi klausījies viņas. Es saku, viņš tā dīvaini. Top žanrs man ir rocks. Kas ir roks? Es neticu, ka Suddenlights ir roks. Tas ir droši, man liekas, ka vajadzētu popam būt. Lūk, man tā izskatās. Un man ir 59,000 minūtes. Cik es saprotu, es mūziku vispār neklausos. Man ir 95,564. Un man top dziesmas pirmās divas ir Harvest Moon un Pink Moon. Tā kā... Viss pa fāzēm aizies mēnesi. Lūk, jūs ar savu... savu Spotify. Man ir precīzāki dati. Tālajā 2000... Īstie dati, bet arī no interneta. Jā. Tālajā 2009. gadā, man liekas, mans kolēģis, viņš negrib, lai viņu sauc vārdā, es sauksim viņu par Ivo. Labi. Viņas nicknames. Iemet man Skype'ā toreiz linku uz Last.fm tādu lapu. Viņš saka, viņš viņu tā kā uzskaita visas dziesmas, ko tu klausies, žanrus, un tā es sākumā negribēju baigi tur reģistrēties un to tā kā darīt, es domāju, priekš kam tas ir vajadzīgs. Tā viņš visu laiku man teica lieto, un es arī sāku lietot no 2009. gada. Un sanāk, Last.fm uzskaita pilnīgi visus tavus klausītās dziesmas, un artistus, albumus, pilnīgi visu viņš vāc tā kā informāciju no visām platformām, kur tu klausies. Vari tu saslēgt kopā. Un šajā gadā esmu noklausījies gandrīz 9,000 reizes dziesmas. 9,000 dziesmas? Jā. Tas sastāda 1500 artisti, unikāli esmu noklausījies.
un 2413 albumus unikālos. Cik 2000? 400 albumus. Opa. Pirmā vietā man ir Deftones, otrajā Linkin Park, trešajā Pienedēja piedzīvojumi. Nu, tas saistīts arī, ka mēs arī iepriekšējos epizodēs klausījāmies un apskatījām albumus. Cik tev bija mākslinieki, kas atvainojos? Artisti saucami? 1500. Vai man ir 2177? Labi, tas tā. Jā, tad man ir Disciple Destroy un Korn izklausās tāds 2000 vaibiņš man ir. Jo es arī īstenībā klausoties mūziku nevaru saprast, ja es nevaru paklausīties jauno mūziku, es nezinu, vai viņš kaut kā nevelk. Es kaut kur esmu iestrēdz tajos 2000-ajos, man liekas, tur ir tas zelta griezums mūzikā. Īsti, alternatīvā ziņā un tādā, nezinu, kvalitātes līmenī. Bet tev tā aplikācija ir ar telefonā? Jā, man ir telefonā un datorā? Datorā, un viņš ir jāsaslēdz kopā, piemēram, ar iTunes, es saslēdzis ar Spotify, tur visiem var saslēgt. Ar Fubāru laikam arī var saslēgt. Tas ir pārāk sarežģīti. Jā. Es atvainojos bišķiņi. Līva, tu klausies, to, ko tu klausies tikai tā kā Spotifyā vai... Es klausos, pārsvarā Spotifyā. Kādreiz kaut ko YouTube'ā, jo ir kaut kāda mūzika izmā, kuru Spotifyā nevar atrast, jā. Bet es paklausījos, Matīs man iedeva paklausīties, kas tā bija, kur tu klausies mūziku, un tie deva man salīdzināt. Apple Music. Jā, Apple Music tiešām ir daudz labāka kvalitāte. Es pat domāju, varētu pāriet. Tāpat jūs man nepāriecināt. Es nezinu, te jau redzēs, varbūt. Man sieva prasīja jau arī. Kad tad tu ies, Matīs, tā ļoti slavēja, kad tad tu pārvāksies uz to Jā, Apple Music? Bija baigi labi. Es noklausījos vienu dziesmu, kas man baigi patīk, un es salīdzināju, un tiešām bija varbūt daudz tas bija labāk. placebo? Zin kā galvā tev iestāsta. Labi, jā. Matīs var turpināt, kas tur palika vēl. Albuma man ir White Pony pirmajā vietā, Hybrid Theory otrā, Līga ir gatava, Nelaiks, Meteora, tāds 2000, nekas jauns par šiem entajiem gadiem man laikam, kad nav uzpeldējis. Tā, ko es gribēju, es biju kaut ko izdomājis, bet es jau aizmirsu, kā vienmēr, kamēr citi runā. Labi, bet, es tagad tā sēdēju, domāju, man jau tāpatās, es tur klausos to Spotify, bet tāpat jau visu nevar precīzi saskaitīt. Jo es jau vēl klausos, tādās ierīcēs, kas tā kā, kuras nevar nekā pieskaitīt. Jā, bet tos arī var, tur ir log faili, un pēc tam var, ja tu ļoti gribi uzskaitīt, tur var viņus eksportēt, importēt un tā. Tu jau nevari, piemēram, labi, man nav, tur man ir tādi formāti, kas ir, nekur nepieslēdzās klāt, ne caur datoru, caur playeri kaut kādu vai mini-diski vai kaut kas tāds. Tu jau nevari to pieskaitīt. Tad tev jāraksta pašam uz lapiņas ir. Jā, bet es paskatījos savu Spotify rap. Es arī oktobrī kaut kur aizgāju projām no viņiem. Viņš man, piemēram, nebija saskaitījis to Pienedēja piedzīvojums. Bišķiņ atšķīrās, un tu vari bišķiņ tā kā saprast, ko viņš skaita, ko neskaita. Tas tops bišķiņ atšķīrās minimāli, jā. Nav ko piekasīties. Jā. Tie kaut kādi dati vienkārši droši vien viņiem pašiem, lai sevi pareklamētu vairāk, jo visi jau tāpatās pēc tam dalās ar to vrepu visur. Vai ne? Tie līdz zvēmienam jau. Vai ne? Un tad grib pārspēt. Kā mums vispār pagāja šitais gads, kā saka, podcastu ziņā vai pašu ziņā? Mēs jau tik šogad vispār sākām, man liekas, paši. 20 stundas ir aizdītas. Cik vajadzēja tās stundas, lai tu esi tas speciālists? 10,000, man liekas, ka bija, ja? Jā, te mums vēl... Ir kur tiekties, Ir kur tiekties. Mazliet. Reku mēs, piemēram, runājām, ka, es konkrēts epizodes vairs numurus neatceros, arī neiešu cauri pa to Krastmalu Mūksalas. Mums bija vienā, pieminējām, ka būs remonts. Pa to panorāmas ratu? Nē, pa Krastmalu pēc Mūksalas, kur
kad būs tur remonts, ka tur viss likt. Beidzot, es sācies, tu pats vēl toreiz teici, ka ziemā gan jau, ka sāks. Nu, reku, tagad es šorīt gāju uz autobusu, bija 8 un dažas minūtes, Džeki jau kapāja. Ar fleksu zāģēju nost, ja? Ņēmās pa tām malām, jā, tas ir aizgājis. Beidzot, vilcieni sākuši kursēt jaunie, jā? Pēc 10 gadiem, jā. Ar jauno nosaukumu mums ir Vivi tagad. Vivi, vai Vivi? Kāds ir Vivi? Vivi vēl jums patīkam braucienu. Tā šorīt vismaz teica tajā vilcienā. Jā. Vajadzēja to budžetu vēl pirms šī gada iztērēt, nu tā kā, lai kas palicis pāri. Vai ne? Nolēnīt logo un viss, cik tie 1000 maksāja. Tur jau bija tā karikatūra, kur bija tas autobusam bija bubu un kas tika... Vivi, bubu un viss tas, jā. Lidmašīnai bija Lili. Lili. Tā viņš ir pagājis tas gads mums. Kaut kas jau notiek, lēnām. Jā. Man patika, ka podkāstā mēs daudz apskatījām mūziku. Tas bija tā interesanti. Pašam interesanti mūzika ir. Daudz ko jaunu uzzināt. Uzzināt un tā forša ir, jā, kad mēs esam izgājuši daudz labām mūzikas albumiem cauri un varbūt atraduši kaut ko kādreiz tā kā nesaklausījām. Es sāku lasīt grāmatas. Forši. Gada beigās. Gada beigās. Man jau 3 ir kontā. Pienvedēji bija un pārējās 2 vēl neteikšu, jo mums būs epizodes, lai ne tā kā pārsteigums būs. Uģa vērtējums review. Jā, grāmatām. Un kā jums gads pagāja? Ļoti, ļoti, ļoti intensīvs gads. Ar ļoti gan skumjiem, gan arī ļoti priecīgiem notikumiem. Kaut kādi visādi, kā lai saka, izaicinājumi jauni bijuši. Mēs ar Matīsu ritīgi rukājām pie mūsu lauka mājas. Jā, jūs tikāt pat žurnālā. Jā, mēs pat bijām žurnālā. Tas bija mūsu gada sasniegums. Gada sasniegums. Nē, tas bija patīkami atskatīties. Tā kā tas moments, kad tu vari izvērtēt, ko tu esi tā izdarījis jau, un kas vēl ir ļoti daudz jāizdara. Bet jā, man Jēzus vecums iesākās. Matīsam jau pusi, tev jau beidzās, ne? Tu jau viss izdzīvoja savu Jēzus vecumu. Es jau vecos. Un kaut kā, man liekas, es novērojos, ka tie 33 ir kaut kādi izaicinājumi pilni. Gan man, gan citiem apkārt ir bijuši. Izaicini. Jā. Bet, kopumā tāds ļoti, ļoti intensīvs gads. Jā. Matīsam, kāds bija gads? Tādā ziņā jums jau, jūs māju. Jā, es pievienošu slīvai. Tas jau bija, man liekas, tas aizņem visvairāk laiku. Sanāk, tu viss svētdienas. 5 dienas darbā un močī projām tikai. Un tur močī. Bet tas jau pašam priekš sevis. Jā, patīkam. Nē, forši. Jā, tas nav tā kā, kad sieva piespiež brauc. Tagad brauc sniegu tīri, ja es pagulēšu. Bet pašam patīk, jā. Man patīk, ka tu vari aizbraukt projām no visa un tur tu esi viens. Tu esi galīgi tur viens, jā. Jā, ir grūti atgriezties svētdienās. Negribās, godīgi sakot, jā, kaut kā tu. Tavā vietā es jau brauktu pirmdien no rīta. Vai ne? Jā. Redzēs, varbūt kaut kad drīzumā nākotnē. Jā, un man ir prieks arī, ka mēs ar Uģi konstanti 20 epizodes tagad būsim sarakstījuši. Tas ir forši, ka mēs kaut kādā brīdī gribējām rakstīt, bet tad padevāmies, kaut kas nesakrīt. Tas bija 19. gads. Jā, bet tagad man prieks, ka mēs varam savākties, parunāties. Tas tāda forša komūna veidojās mums, man tas patīk. Par to es savu varu pasist ar roku uz plecu un pateikt, ka forši, jā. Kaut kas ir sasniegts, mazi kaut kādas uzvaras mums arī bijušas ar podcastu, vai ne? Lēnām Garā gan jau. Es gribēju arī pateikt klausītājiem, kas klausās un pacieš mūs. Pēc statistikas Spotify rap statistikas stereotipam ir forši, kad atgriežās arī klausītāji. Par to viņiem ir jādod 5. Un ir arī es zinu arī tādus, ka mēs esam top 3-niekā. Jā, mēs esam arī paldies. Podcastu tā kā top 3, jā, klausītājiem. Nu, forši, jā, gribēju piebilst, mēs te runājam pa visiem atskatiem, bišķiņ pa dzels vilku pieminēt, kad pirms svētkiem nesmukums sanācis, mums ir mūzikas, kā to teikt? Bundziniekam? Jā, nu, mūzikas aizkulisē. Jā. Nu, man kaut kā liekas, ka,
cilvēki pārāk daudz ielaužas cilvēku privātajā dzīvē. Man jau arī tā liekas. Nu, labi, konkrēti runa ir par dzelzs vilku bundzinieku, lai cilvēki. Droši vien jau, gan jau visi ir komentējuši. Sanāca ar sievu. Tur, bet cik es sapratu, bija jau tur tiesvedības pirms tam par tiem bērniem un to visu. Bet es domāju, ka tas nav jādara publiski. Es tāpatās klausīšos viņu mūziku. Nē, es arī par to domāju, jo kā tas, protams, tur ir vairākas puses noteikti. Mēs nekad nezinām, kā tas ir viss patiesībā. Tas, protams, vardarbība nekādā ziņā nav atbalstām, bet es domāju vienmēr par to, kā mēs varam novērtēt kaut kādus darbus. Ja mēs skatāmies uz to cilvēku biogrāfiju, piemēram, noskatoties par Michael Jacksona filmu, es nezinu, bija tā aizmirst pēkšņi to nosaukumu, bet kur bija tie bērni? Nebija tā Wonderland? Jā, Wonderland, es nostījos to filmu, un tad es domāju, kāds maina man uztveri par Jacksona mūziku, un tas vienmēr ir jautājums. Man liekas, ka man tas kaut kā mainīja uztveri par viņu mūziku, man ir citādāk mazliet klausīties. Labi, tas jau, man liekas, tur bija pierādīts kaut kādā ziņā. Jā, nē, protams, vienkārši tas, kad šeit mēs īsti nezinām, kurš ir labais un kurš ir sliktais. Tikai sabiedrība plosa kopā, kad vīrietis atkal ir tas sliktais. Tas, kas vispār notiek, ir, man liekas, mūsdienās, pateicoties tam, kad ir visi šo sociālos tīkli, ļoti spilgti redzam to visu kancelu kultūru, kad tik līdz kaut kādā ziņā tiek apsvērts, ka tu esi kaut kā kļūdījies vai kaut ko dari nepareizi, tu automātā tiec pamest saplosīšanai. Cerams jau, ka visi tie eksperti, kuri tur komentē, ka viņiem pašiem viss ir ideāli kārtībā, vai ne, un nevienam neko, un viss ir pūkaini. Jo, man liekas, tur ir parauga tautieši. Vai ne? Man arī izbrīnīja tas, ka Twitterā daudzi kaut kādus izgriezumus taisa un mēģina apmelnot. Tur jau raur no konteksta izraujot, arī bišķiņi arī no dziesmām kaut kādus tekstus izraujot. Viņi jau, tas kaut kā liekas tā, come on. Es domāju, jau mūsdienās tas internets ir pārāk ir iegājis cilvēku kaut kādā privātajā dzīvē. Es domāju, ja būtu kaut kādas citas lietas, vai ne, tad nemaz nevilkt viņu ārā. Tā kā, garlaicīgi jau cilvēkiem paliek un nav ko darīt. Davai šito tagad pamazgāsim, viņa veļu, bet, tas jau bišķiņ aiziet tā kā pa traku, man liekas. Visam ir jābūt saviem mēriem. Protams, kā Līva teica, tiem nav vieta vardarbībai, ģimenē nav vieta ne pret sievu, ne pret bērniem. Bet vilkt viņu kaut kur publiski tikai tāpēc, ka tas cilvēks ir nosacīti populārs, zināms mākslinieks, zināms Latvijā, tā jau mazajā. Es domāju, ka tas nav vajadzīgs. Kāpēc politiķi var šķirties, tur ņemties, kaut ko darīties, kāpēc viņus neizmet no darba tādā gadījumā ārā? Kāpēc viņi var turpināt? Neatstādina līdz kamēr neesmu pierādīts. Tieši tā. Nemaksā alimentus un vēlns, ko dara, bet ir valdībā, vai ne? Tā nosacīti. Tāds šūmējiens vēl bišķiņ pirms Ziemassvētkiem sanāca mūsu Latvijas sabiedrībām. Bet diezgan interesanti tas, kad uzreiz tie dzelzs vilka puiši, tas Mārcis tur spēlēja bungas jau no 2000. gada. Viņi jau zina labāk to. 23 gadus. Viņi labāk zina to virtuvi, jā. Nezinu. Bet cik es saprotu, ka viņš vairāk tur neatgriezīsies, ka viņš ir pametis viņus pats arī. Tā viņš arī rakstīja Instagramā, bija viņam ieraksts, jā. Tāds emocionāls. Jā. Jā, es domāju, neviens mēs nevaram zināt, kas un kā tur ir patiesībā, bet, ja tas viss ir kaut kā nepamatots, tas viņi arī saprotas, arī laikam neatgrieztos. Tā kā, bet, jā. Grūti pateikt. Visādas puses tam var būt. Jā, es vienkārši gribēju to pieminēt, jo Dzelzs vilks ir samērā mīļa grupa man. Jā, man arī. Jā, mums taču bija albuma apskats arī šogad, pa viņiem bija tieši tāpēc, albums. Jā, un tāpat vienmēr es atgriežos paklausīties vecos labos ierakstus. Es arī klausījos tos Sārtā Rītausmu, kas tik tur nebija viss. Es bišķiņ pieslēdzos Palodzei. Tāda albuma. Jā, to es arī paklausījos. Tas ir, kā saka, nāves metāla stilā. Jā. Vai Mirušās kājas? Kurš bija viņiem? Mirušās kājas un Palodze jau bija tāds vairāk uz jau latviešu. Roķīgāk. Jā.
Lūk, bet tagad viņi tā kā paši sev Spotify reitingu pacels, jā? No ar šo noteikti viņi pacelsies un tā kā kaut kādu slavu iegūs vairāk paklausījumu. Bet viņi jau droši nesaņems neko no Spotify. Nu, jā, Teic. es jau prasīju, kas tad tagad, kā viņi spēlēs, bungas saka, Latvijā jau tie Netrūkst. mūziķi tāpatās Mainās viens viss otru jau, pazīst, nu, ja katrs spēlē dažās grupās, tur Vai jau ne? tiks galā ar to visu, tas jau būtu tas mazākais, ar ko viņiem tur jācīnās. Lūk, no manas puses viss, kas jums vēl piebilstams ir, nav. Paldies, ka mani paaicinājāt. Jā, Gan jau būs vēl kāda reize. Mans pirmā piedalīšanās podkāstā. forši. Pirmo reizi mūžā. Pirmo reizi mūžā, jā. Bet mums ir draudzene ar tevi ideja par podkāstu. Varbūt, kad kādreiz konkurenti. Nu, es domāju, varbūt mazliet citā nišā, bet jā. Forši. Tad jau visiem priecīgas svētkus. Visticamāk, ka mēs tiksimies nākamgad, ne? Ar svaigiem spēkiem. Jā. Ir jau idejas, jau ir nākamajām epizodēm, tā jau jānosina svētki. Jānomet pēc tam liekais svars no pārēšanās, jā, un tad var rakstīt. Centīsimies tad atgriezties, jauniem spēkiem, jaunām idejām. Paldies par klausījumiem. Turpināsim cīnīties. Nu jā, labi. Atā visiem. Čau! Čau!